Labrīt. Ir 6:40. Es esmu nomodā kopš 3:40, man liekas. Tad es nezinu, cik es būšu sakarīga. Bet, jā, es esmu Anglijā. Un es mēģināšu uzfilmēt vlogu par Jānu festivālu. Nē, ko es gribēju teikt? Unravel Ciju festivālu. Šobrīd esmu Panamā, viesnīcā. Festivāls ir tepat kaut kur 5 minūšu braucienā. Bet, nu jā, man vēl ir jāpagaida pāris stundas. Ko es daru? Es adu a long hat. Renātes a long hat. Kopā ir 5 pabedieni. Viens no tiem ir mans mats. Tas tā. Nu jā, es domāju, es iesāku cepuri vakarā, jo, ja nu kaut kad sanāk pādīt, tad cepuri uz riņķa varētu būt diezgan elementāra, vai ne? Tā, kaut kā. Lielākais prieks par šodienu ir tas, ka es satiku Žaneti un Lieni. Bet jā, es tagad, nu reāli, man liekas, ieslēgšu kaut kādu video. Gunai ir jauns video, par ko man arī liels prieks. Tad vēl ir visas šitās, kā viņu sauc, pašdarbnīcas video, ko es neesmu vēl noskatījusies visus. Tā arī tie ir jaunas youtuberes, latviešu youtuberes par adīšanu. Ļoti iesaku. Ielikšu linku apakšā. Bet, vārdu sakot, es mēģināšu pamosties, lai man smadzenes pamostas, lai es varētu arī kaut ko sakarīgu pateikt, bet pagaidām nekas labs nesanāk. Tā kā jā, adīs cepuri, skatīsies video un gaidīs brokastis. Vēl tikai nieka stundu un 20 minūtes. I can do this. Nu, jūs gatavi braukt uz festivālu? Davai, braucam! Nu tā, varam braukt. Kur mēs atslēgas? Atslēgas te. Vienīgi jāizdomā, kur mēs brauksim, vai ne? Problēma ir tāda, ka es tikko tā pieēdos, ka visdrīzākais es atslēgšos. Ārprāts. Tātad meklējam Google Mapsu un liekam farm. Tas ir kārparks, jā? Saka, tas ir kārparks. Labi, norādas uz turieni, lūdzu. Sākt. Es tikai nosalšu ārā ļoti augsti. Labi, nav augsti. Esmu džemperi ar caurumiem un viss kārtībā. Bet bija smieklīgi. Es lidoju uz šajieni un lidmašīnā. Man bija vēl ar garām rokām. Bītlenīt uzvilkta. Un tad džemperis un šitais. Man bija tik karsts lidmašīnā. Un nabaga meitene, es skrūvēju vaļā to gaisa padaļu, lai man vairāk gaisa būtu. Un nabaga meitene man blakām sala visu laiku kurtkā un jakā. 2 pavadieni ēra un, kā viņi tur sauc, mohēras silda labi, pat ar caurumiem. Labi, man ir pilnā pārliecība, pilna liela parasta pārliecība, ka vismaz 2 sievietes no manas viesnīcas arī dosies uz festivālu. Tā kā davai mēģināsim viņas apsteigt. Engine started. Ok. Braucam! Es vat pie čaja, viņš ir dzīvs, bet viņš uz kaut ko baigi skatās. Tur otru pusi ir vēl viens zirdziņš, gan jau ka mīlestība liela. Nu, neko darīt labi. Braucam tālāk. Urā! Kējam sauli. Ivan atbrauca. Cerams tur, kur vajag.
Ar pirmo piegājienu man nesanāca. Apmetu smuku lirisko apli, goda apli. Apskatījos Fārnamu. Jā, ļoti burvīga. Bet esmu noparkojusies. Jāsaprot, kur ir jāmaksā par parkingu. Par visu šajā vietā ir jāmaksā. Un tur ir tāda smuka rinda. Nu, es te pasēdēšu. Ui, sakā man nerada. Un, ja tur būs jāmaksā skaidrā nauda, ejiet jūs kāst. Tas būs baigi dirsīgi, jo man ir tikai 2,75, man liekas, skaidrā naudā. Jā, tad es iešu iekšā. Vakarnakt es iegādājos workshopa biļeti pie Žanetes. Mācīšos īsās kārtas, Japāņu īsās kārtas. Cerams, beidzot iemācīšos. Jo es vienreiz mēģināju pati uz savu galvu, es nopirku viņas vēsti, man liekas, aprakstu vēstis, un tur tās bija, un es nesapratu. Anyway, bet es jau biju arī gudrā nopirkusi parasto biļeti, bet workshopa biļetē ir iekļauta tā biļete, tur piri, nu, karoči jāiet naudiņu apakaļ dabūt. Nu jā, vārdu sakot, bāstā rinda kā lielāka paliek labi. Ņemam purtku, ejam maksāt par parkingu. Tā, Ivona ir samaksājusi, Ivona ir melns pleķis, Ivona ir samaksājusi par parkingu. Un tagad iestāvēt augstā rindā. Bet paigi negribu kurtku stāvēt. Ko man darīt? Ai, nu labi, man būs somā, kur iebāst. Ok, ejam.
tad festivāls ir man noslēdzies. Bija bāreni forši pamaldīties. Tur, man liekas, es ceru, ka es visu apskatīju, bet es īstenībā šaubos, jo tur bija tik daudz koridoru, tik daudz istabu, ka es neko nesapratu. Nu jā, cerams, kaut kas video formātā jums arī trāpījās. Jā, Žanetes Japāņu īso, jūs sapratāt. Jā, Japāņu īso rindu workshops bija baigi super. Es pēkšņi visu sapratu, es ceru, ka es to neaizmirsīšu līdz tam laikam, kad man būs kaut kas jādara. Tā kā jā, un vispār bija baigi forši satikt Žaneti un Lieni dzīvē pirmo reizi. Tas bija vareni. Es nenopirku nevienu šķeteri dzies. Jūs varat tam noticēt? Es nevaru. Es nopirku 2 somiņas un kartiņas. Un tas laikam arī viss. Labi, man priekšā ir 5 stundu brauciens. Parunāsim pēc tam. Un pēc tam pārtapa 3 nedēļās vēlāk. Nu, kam negadās. Logot tā arī neesmu iemācījusies, tāpēc jums tiek tāds mazliet pagarlaicīgāks video ar ieskatu festivālā. Cerams, vismaz kādam izdevās pie tā pādīt, un bija ok. Nu, ja mazliet recap, tad 3 nedēļas vēlāk es joprojām māku Japāņu īsās kārtas, so tāds good. Šeku reku mani ieguvumi, maza projektu somiņa un liela taša. Man ļoti patīk šitās tašas, jo tām ir baigi krutie uzraksti un bildītes. Un tās ir no vienas sievietes, kas tās, es nezinu, dizainerē taisa. Jā, man tās baigi patīk, un es tīri nejaušām esmu sākus tās kolekcionēt. Un tad šitā mazā ir, jo man ir mazo projektu somu deficīts, un šitās ir alpakas, nu jeb lamas, nu jeb viss viens un tas pats, tāpēc man ir 2 somas. Tas laikam arī viss. Ko mums jums vēl pastāstīt? Festivāls kruts, noteikti iesaku. Japāņu īsās kārtas arī krutas, arī iesaku. Bet par pārējiem projektiem un adīšanu es pastāstīšu jau nākamajā video, ko es burtiski tūlīt sākšu filmēt. Par iziešanas datumu gan mēs vēl nespekulēsim, bet jā, pagaidām atā, Čiu Riu 72.